Tā, nākošais jautājums. Ko darīt, ja bērnam ir piemetušās iesnas? Pārbaudīta metode arī, ko es atkal atkārtošos, ko es izmantoju 8 gadus, un gan uz bērna, gan uz sevis, uz bērniem, uz vecākājus vairāk. Tad, ja jums ir piemetušās iesnas jums vai bērnam, pilnīgi noteikti, kā jau es iepriekš minēju, jāveic šī ikvakara deguna tīrīšana bērnam, jā. Iztīram ar sāls ūdeni, tad ņemam eļļu, iztīram ar eļļu un paņemam ar šo te vidējo pirkstu, uguns pirkstu, jeb Saturna pirkstu, un atrodam pirmo punktu tātad šeit un masējam 10 reizes uz āru, tad pa vidu, kur ir tāds tā kā kauliņš, atkal masējam uz āru 10 reizes, un tieši tāpat šeit, jā, šite, arī masējam 10 reizes uz āru. Un to pašu mēs daram arī ar otru pusi, jā, tātad visu uz āru. Ko šī masāža dara? Pirmkārt, viņa atvērs šos punktus, kas ir nobloķējušies, jā, kas, un attiecīgi viņi atvērsies un ātrāk tā kā būs iespēja tikt vaļā no šīm iesnām. Tā kā arī to veiciet tieši iesnu laikā, iesnas arī ātrāk beigsies, jā, maziem bērniem. Tā kā neslinkojiet, un ja jums pašiem ir parādījušās iesnas, tad pilnīgi noteikti veiciet arī šo manis norādīto masāžu.